Sveicināti, mīļie draugi! Šodien gribās runāt par tādu brīnišķīgu bībeles varoni, kā Jāzepu. Un Jāzeps, varbūt kurš nezina, Dievs bija izredzējis vienu cilvēku, un caur to cilvēku bija izveidojusies jau tauta, un uz to brīdi varbūt viņi bija kādi 60 cilvēki. Dzīvoja viņi tuksnesī, kaut kur tur, kur ir Izraēlas, Sīrija, tur tajā rajonā apmēram. Un situācija bija tāda, tur bija vadonis, tas bija tēvs, un šim tēvam bija 12 dēli. 12 dēli, un viņi bija diezgan tādi nekrietni tautieši. Katrā gadījumā viņi bija daudzas lietas izdarījuši tādas dzīves laikā, kas tēvam bija galīgi nepatikušas, un viņi bija nepaklausīgi arī tēvam. Viņi zināja tēva prātu, bet viņi nepildīja. Un tad piedzima tāds brīnišķīgs dēls viņam kā Jāzeps, viņš bija jaunākais no viņiem visiem. Un brīnišķīgi ir tas, ka Jāzepam bija brīnišķīgs kontakts ar tēvu. Jāzeps mīlēja tēvu, un tēvs mīlēja Jāzepu. Un vecākie brāļi to redzēja, kad Jāzepam ir kontakts ar tēvu, un ka tēvs mīl viņu. Un viņiem, protams, bija skaudība, tas, ka tēvs nemīl viņus tik daudz, kā mīl Jāzepu, bet tie arī ir viņu augļi, jo viņi paši nemīlēja tēvu. Un līdz ar to viņiem tās attiecības bija diezgan sliktas ar tēvu. Un viņi sāka apskaust Jāzepu, jo Jāzeps arī bija Dieva svētīts, un Dievs viņam rādīja visādas vīzijas un sapņus, kas arī nepatika brāļiem. Un tad, kad tu esi Dieva svētīts, tu daudziem nepatīc. Un situācija ir tāda, kad tie brāļi bija nolēmuši nogalināt to Jāzepu. Un viņi iztika ar to, kad viņi ganīja lopus, tirgoja tur to vilnu un arī to gaļu, cik es saprotu, un viņi dzīvoja tajā tuksnesī. Un viņi bija aizgājuši divas dienas, apmēram 2 dienu gājumā prom no mājām uz ganībās. Un tēvs teica Jāzepam, lai Jāzeps aiziet aprauga, kādu brāļiem iet. Un Jāzepam bija 17 gadus to brīdi, un Jāzeps devās pie brāļiem uz šo tuksnesi, kur viņi bija ganībās. Un tad, kad šie brāļi ieraudzīja Jāzepu, viņi teica, re, kur ir tas sapņotājs, davai piebeigsim viņu. Un viņi uzkrita viņam virsū un norāva svārkus, tādus brīnišķīgus, ko tēvs viņam bija uzadījis vai uztaisījis. Un norāva tos svārkus nost, piekāva viņu, iemet viņu bedrē, tukšā akā. Un gribēja viņu nogalināt vienkārši. Protams, noteikti Jāzeps arī lūdza, lai viņi palīdz viņam un tādā veidā, bet viņi bija nolēmuši viņu nogalināt. Pēc starp tiem brāļiem bija viens brālis, kas teica, davai nenogalināsim viņu. Ko mēs ņemsim uz sevīm savu brāļa asins? Un tieši gāja garām viens karavāns. Viņi teica, davai pārdosim viņu labāk uz Ēģiptu, uz verdzību. Un tā Ēģipta, apmēram es skatos pēc tās kartes, kur viņi atradās, bija kaut kur varētu būt kāds 600 kilometri. Viņi, protams, izvilka Jāzepu ārā, tos svārkus noplēs nost un pārdeva Jāzepu verdzībā. Un Jāzepu aizveda. Ko dara brāļi? Brāļi šos svārkus nokauja vienu no lopiņiem, izmērcē asinīs un atnāk ar drūmām sejām un šos svārkus pasniedz tēvam. Tēvs ir sasist, tēvs domā, ka Jāzepu ir plēsīgs zvērs, kāds noēdis pa ceļam, viņš sēro, raud, saprot, ka dēla vairāk nav. Ko viņš tik ļoti mīlēja, vairāk nav. Brāļiem arī laikam sirdī ir miers, no Jāzepa viņi ir atkritījušies, viss ir kārtībā. Un tagad pāriesim tālāk pie Jāzepa. Kas notiek tālāk ar Jāzepu? Jāzepu aizved uz Ēģipti un pārdot tādam vīram kā Potifors. Diezgan augstam tādam ierēdim Ēģiptes. Viņš ir bagāts, kā es saprotu, viņam ir liela māja un saimniecība, ir vergi, un it kā viņa dzīve viss kārtībā, un viņu pārdot to Jāzepu Potiforam. Un situācija ir tāda, kad Jāzeps tur darbojās kā vergs sākotnēji, un tas Potifors mājas saimnieks ieraug to, ka viņš ir ļoti gudrs, ka viņš ir svētīts, un viņš tiešām ir gudrs un daudzas lietas saprot, un ka Dievs ir kopā ar viņu. Un viņš tiek paaugstināts. Viņš tiek paaugstināts līdz tādam līmenim, Jāzeps,
ka viņš jau valda pār to visu saimniecību. Potifors viņam ir nodevis visas atslēgas, visas seifa kodus, un viņš ir galvenais Potifora namā. Potifors, protams, brauc pa darīšanām, ceļo, ilgstoši nav mājās, kā rakstīts Bībelē ir. Un interesanti tas, kad Jāzeps tur darbojās, dzīvo, viņš ir brīvs, un viņš daudziem cilvēkiem saka, ko darīt viņiem, kā rīkoties, un viņš tur ir galvenais. Un tad es sāku šodien domāt, viņš varēja aizmukt. Kāpēc viņš nemuka? Kādas problēmas? Viņš bija gudrs, viņš varēja paņemt naudu, viņam bija brīva pieeja noteikti naudai, ja viņš tām naudas lietām tur darbojās, viņš varēja paņemt naudu, viņš varēja paņemt kamielu kaut kādu, kaut vai zirgu, paņemt ūdens uzkrājumu un doties ceļā, vienkārši tā kā Potifora no mājās. Un principā, ņemot vērā arī to, ka viņš ir tūkstneša cilvēks, viņš ir piedzimis tūkstnesī, viņš zina, kur ūdeni dabūt, viņam tūkstnesis nav svešs, tas mani tur ievest iekšā ar zirgu, piemēram, un ar ūdens 200 litrīgo kannu tur būtu nomiris. Bet viņš, es domāju, ka būtu izdzīvojis. Un es sāku domāt, kāpēc viņš nemuka, jo principā viņas sirds jau bija salauzta, viņš jau arī gribēja uz mājām, viņš gribēja pie tēva. Un kāpēc viņš nemuka? Interesanti, jo, kāpēc es par to sāku domāt, jo mēs esam kā Dieva bērni arī paši ļoti bieži, mēs esam tādās situācijās, kas mūs spiež, spiedīgās situācijās, man pieņemsim, Skotijā šeit arī nav viegli, es esmu vairāk kārtīgi mēģinājis smukt no šīs Skotijas. Man domas tādas ir bijušas, es neesmu mēģinājis, bet esmu domājis, ka varētu no šeit kaut kādīgi aiztīties. Bet es saprotu to, ka tas nav Dievs. Ja es zinu, savas dzīves aicinājumu, es zinu, ka tur, kur es esmu, tā ir Dieva griba. Un, lai man muktu no šejienes, lai es varētu no šejienes tikt ārā, tas nozīmē, man ir kas jādara. Man ir visticamākais jāpārdot kaut kādas savas mantas Lombardā, kaut ko jāieķīlē, lai es varētu dabūt naudu un mašīnu braukt atpakaļ. Jeb, man ir jāzvana saviem draugiem kaut kādiem, kuriem nav labas attiecības ar Dievu, jo tie, kam ir labas attiecības ar Dievu, viņi sapratīs, kad es taisos aizmukt no Dieva plānu, viņi man naudu nedos. Tāpēc man ir jāzvana kaut kādiem cilvēkiem, kas nepazīst Dievu, jāsāk raudāt, jāstāst ilgstoši, cik man ir grūti, cik man ir slikti, lai viņi man palīdz un aizdod man naudu. Es zinu, man viņa aizdotu. Un tad es muktu uz Latviju. Un kas man tur gaida? Nekas. Es būšu aizmucis no Dieva. Un šajā situācijā, tad, kad man bija tie lielie spiedieni un es gribēju mukt, man šo rakstu vietu atklāja Svētais Gars, viņš man teica apsties uz Jāzepu. Viņš bija brīvs, viņš bija reāli brīvs, viņš tur bija viens no galvenajiem tajā mājā. Un Potifors praktiski nebija mājās nekad. Plus vēl tā sieva viņam visu laiku Potifora uzmācās, gribēja seksu. Un es domāju, ka jau viņa nebija kaut kāda veca ragana arī. Un vēl viņam vēl bija jācīnās ar to sievu visu laiku, lai, jo viņš jau saprata, ka viņš to nedarīs, jo tas arī grēks ir Dieva acīs. Un tās cīņas to Potiforu sievu, un tas viss viņš varēja mierīgi mukt, bet viņš to nemuka, viņš to nedarīja. Tas nozīmē, ka es saprotu, ka viņš redzēja to plānu, ko Dievs bija paredzējis Jāzepam vispārībā dzīvē. Viņš redzēja šo plānu, Dievs viņam bija viņu atklājis, viņš zināja. Un es vienkārši domāju, tā šodien lūdzu un slavēju Dievu, un es tā skatījos interesanti, kā būtu, ja pēc kādiem 2 gadiem viņš būtu tiešām aizmucis. Viņš būtu tiešām aizmucis un atgriezies pie tēva. Jūs iedomājieties, ko tēvs būtu izdarījis ar šiem 12 brāļiem. Viņš noteikti viņus būtu par tādām nekrietnībām patriecis, jo tie brāļi jau bija tik daudz mēslus sataisījuši, kad šitas būtu pielicis punktu tēvam. Tēvs būtu eksplodējis un viņus patriecis. Un vienkārši viņi būtu izkaisīti pa tūkstnesi. Un lieta ir tāda, ka tad nevarētu vispār piepildīties Dieva plāns, ja tas tā būtu noticis. Jo, redziet, Dievam ir plāns, un no šitiem te visiem brāļiem, no šiem 12 brāļiem ir izveidojušās 12 ciltis, lielas 12 ciltis. Un viņas joprojām pastāv šīs 12 ciltis. Un situācija tāda, ja Jāzeps būtu aizmucis, atnācis uz mājām, tēvs būtu viņus patriecis, un šo cilšu nebūtu, un būtu vispār viss izjutis. Un redzi, mēs ļoti bieži skatāmies tikai uz savu dzīvi, un varbūt uz savu bērnu dzīvi, bet Dievs, piemēram, viņš redz to plānu bišķītiņ spēcīgāk. Viņš redz
jau plānu taviem bērniem, viņš redz plānu jau tavu bērnu bērniem un bērnu bērnu bērniem. Saprotiet, Dievs skatās tālāk, viņš skatās jau paaudzēs. Mēs varbūt tās skatāmies, lai mēs varētu izdzīvot šo dzīvi kaut cik sakarīgi un mūsu bērnus kaut kādīgi iekārtot, lai viņiem būtu viss kārtībā. Bet Dievs jau skatās tieši pāri vēl tam visam. Viņš skatās vairākās paaudzēs, viņam vairākās paaudzēs plāns ir. Viņam ir plāns līdz pasaules galam jau, saprotiet? Dievam ir plāns. Un vienkārši šajā plānā brīnišķīgā Jāzepa mukšana neko nedod. Un es domāju, ka Dievs viņam to bija atklājis, jo redziet, kas pa lietu, Dievam bija plāns pie šiem brāļiem. Un tādas sirdis, kādas bija tiem brāļiem, Dievs nevarēja pie šīs ciltis darboties tā, kā viņš gribētu. Viņš nevarēja šo cilti vadīt, viņš nevarēja šos cilvēkus lietot, jo šie cilvēki bija nelietojami, viņu sirdis bija nederīgas. Un tāpēc bija vajadzīga sirds maiņa šiem cilvēkiem, lai Dievs viņus varētu kaut kur vadīt un kaut ko darīt. Un tāpēc sanāca to Jāzepu paņemt nost uz vairākiem gadiem, uz vairākiem, tur sanāca viņu paņemt nost uz 21 gadu, jo pēc tam, kad viņš 7 gadu nodzīvoja Potifora namā, tā Potifora sieva viņu beigās apsūdzēja, kad viņš viņu izvarojis, kaut gan viņš to nebija darījis, un viņu ielika cietumā. Viņš atsēdēja cietumā 7 gadi, iedomājies. Un tikai pēc tam viņš tika paaugstināts, un viņš kļuva par labo roku faraonam. Viņš bija nākošais cilvēks pēc faraona. Viņš bija priekšnieks pār visu Ēģipti. Un viņš vēl valdīja 7 gadi tad pār visu Ēģipti, un viņš nemuka projām nekur pie brāļiem, vai kur viņš arī tad varēja aizmukt. Bet viņš gaidīja, ka Dievs darbosies, ka Dievs darīs. Un lieta ir tāda, kad iestājās bats zemē, un tad šie brāļi atnāca pirkt pārtiku. Bija pagājuši jau 21 gadus bija pagājis, iedomājieties, 21 gadu vajadzēja ciest tēvam un vajadzēja ciest dēlam, tikai dēļ 12 brāļiem, kuri bija nekrietni. Viņi gāja caur šīm ciešanām. Un tad, kad viņi satikās, kad viņi pirka to labību no sava brāļa, ko viņi pārdeva, viņi jau to nezināja, ka tas ir viņš. Un beigās viņš viņiem atklājās. Un tad to brāļu sirds salūza, jo viņu sirds bija nobriedušas nožēlai. Un redzi, kamēr tava sirds nav nobriedusi grēka nožēlai, Dievs tev nevar lietot. Un šo brāļu sirds bija gatava nožēlai tikai pēc 21 gada. Iedomājieties! Un Jāzepam bija jācieš tas šausmīgi ilgais laiks, un es vienkārši domāju, Jāzeps tik ļoti spēcīgs cilvēks, ka viņš varēja 7 gadus nodzīvot šajā Potifora namā, neaizmukt. Labi, cietumā varbūt viņam bija vieglāk, tur nebija varbūt to durvu vaļā, bet viņš bija gudrs, viņš arī no turienes varēja aizmukt. Pēc tam vēl 7 gadi dzīvot kā ķēniņš Ēģiptē un arī nemukt projām, neiet pie tēva, nemeklēt viņu. Un viņš vienkārši gaidīja, viņš paļāvās uz Dievu līdz pēdējām. Viņš zināja, ka Dievs viņa glābēs, ka Dievs viss sakārtos viņa dzīvē. Un tā tas arī notika. Un tad pēc tiem 21 gada notika sirds maiņa brāļiem. Un arī Jāzepa sirds bija dziedināta pēc nodevības. Un sakarā ar to visu Dievs tālāk varēja lietot vispārībā šo ciltu un kaut kādīgi vadīt. Slavu tam kungam Jēzum Kristum. Un es vienkārši gribu pateikt, uz ko, kad mēs esam daudzi, esam kaut kādās situācijās, varbūt tās zem spiediena, ka mums gribās mukt un vēl kaut ko darīt, bet mukšana nav nekad atrisinājums. Jo kāda jēga aizmukt no tās vietas, kur ir Dievs, kur viņš tev veido. Es saprotu, ka varbūt tās tajās vietās varbūt nav komforts vai kā, bet es savā dzīvē zinu to, ka ja Dievs mani kaut kur ieliek, es tur stāvu līdz tam pēdējiem brīdim, kamēr Dievs arī man izved ārā no turienes. Un es esmu piefiksējis, kad daudzi cilvēki, piemēram, aizņemās naudu. Es, pieņemsim, naudu neaizņemos, jo es zinu, ka man nevajag viņu aizņemties. Tad Dievs man iedos naudu. Kādā sakarā man atrodoties Dieva gribā jāaizņemās naudu, man ir pilnīgi pietiekoši. Ja ir kaut kādas lietas, kuras man tiek paņemtas nostā, tad to man nevajag. Un Dievs iedos visu, kas man ir vajadzīgs. Un es arī neju uz Lombardu, lai kaut ko ieķīlātu. Tad nozīmē, ka cik tad mans Dievs ir liels.
Padomājiet, cik mans Dievs ir liels, ja mani jāiet uz Lombardu, lai ieķīlātu kaut ko, vai pārdotu no tā, ko Dievs man ir iedevis. Man vienreiz bija tāda situācija, kad es arī biju lūkšanās, un Dievs, viņš reāli, viņam bija skumi, viņš raudāja, viņš teica, daudzi mani bērni vienkārši savas masticības dēļ nes manas dāvanas, ko es viņiem esmu dāvājis, viņi nes viņas pārdot, ieķīlēt, lai it kā izdzīvotu. Un daudz cilvēki neusticās viņam. Es zinu, man nav jānes uz Lombardu neko. Es zinu, ka man nav nekas jāpārdot, un es zinu, ka man nav jāizņemās. Es zinu, ka mans Dievs manī parūpēsies. Un vienalga, vai esmu cietumā, vai kur, es zinu, es gaidu, es ceru uz viņu. Un es zinu, ka viņš palīdzēs man vienmēr. Viņam ir brīnišķīgs plāns priekš maniem. Un man ir daudzas situācijas un daudzas liecības, par to es negribu runāt. Es vienkārši gribētu pateikt jums, ja jūs esat kaut kādā spiedienā, nostāviet. Nostāviet un sagaidiet, jo vēlns vienmēr rada spiedienu, lai jūs izdarītu soli ātrāk. Visticamāk ātrāk jūs izdarītu soli un nesagaidītu to, ko Dievs jums sagatavojas. Nespariet soli ātrāk. Gaidiet līdz pēdējiem brīdim. Gaidiet līdz pēdējiem brīdim un Dievs jūs izglābs. Lai Dievs jūs svētī. Paldies!